Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Pagājušā gadsimta 80. gados, precīzāk 1986. Latvijā tika laista klajā dokumentālista Jura Podnieka filma Vai viegli būt jaunam? Tā vēstīja par jauniešu dzīvi, izceļot viņu pieredzi un izaicinājumus tā laika sabiedrībā. Šo video es vēlētos sākt ar jautājumu, vai viegli būt jauniņajam? Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim automobili, par kuru eksistenci Latvijā vēl pirms gada neviens nenojauta. Raugoties uz tā degunu, gar acīm slīd dažādas vīzijas. Pirmajā brīdī ir grūti saprast, vai tas ir glauns amerikānis vai arī kāds eiropietis, kurš pēkšņi mainīs savu garderobu. Way 05, tā sauc šo auto, ir vidēji izmēra crossovers, kuru izstrādājusi kompānija Great Wall Motors. Tā pati, kura Latvijas jauno auto reģistrācijās jau ir paguvusi paspīdēt ar ORA 03 rekordlielajiem reģistrācijas datiem. Šis ir lielākais un glaunākais šīs kompānijas modelis, un par to vairāk pastāstīsim jums turpmākajās raidījuma minūtēs. Šajā braucienā mums pievienosies Mārtiņš Grīnbergs, cilvēks, kurš jau 27 gadus darbojas autoriepu biznesā, un pašlaik ir Goodyear Baltijas reģiona vadītājs. Viss automobīļs, kā saka, kustībā dzen riepas. Vienalga, cik viņš būtu labs, jaudīgs, labi izbalansēts un tā tālāk. Kontakts ar ceļu tāpat beigās beidzās ar 4 riepām. Tu vari uztaisīt pašjaudīgāko ar visvisādākajām sistēmām automobīli, bet beigās tas kontakta laukums no tā nepalielinās. Jā. Kāds viņš būs riepām un kāds saķeri viņas nodrošinās, tas arī būs tas, kas noteiks, cik ātri jūs apstāsieties vai cik ātri uzsāksiet braukt. Jau pēc pirmajiem metriem, ko veicām ar šo auto, bija skaidrs, ka tas ir gana dinamisks un baudāms. Tā spēka iekārtas kopējā jauda ir 476 zirgspēki. 100 km/h to spēj sasniegt nieka 5 sekundēs. Maksimālais ātrums 235 km/h. Bet, kā varam redzēt, borta datorā vidējais degvielas patēriņš ir ap 4 litriem uz 100. Vēl vairāk pēc papīriem. Lai veiktu šo distanci, tam pietiekot ar 0,4 litriem. Tas ir iespējams pateicoties 2 litru benzīna motoru sapārošanai ar 2 elektromotoriem. Pa vienam uz katru velkošu asi un arī nepilnu 40 kWh akumulatoram. Šis auto ar vienu uzlādi 100% elektrorežīmā spēj veikt ap 140 km, un tas ir lielākais attālums, ar kur esam saskārušies mūsu hibrīda auto pieredzē. Runājot par produktu, es esmu pozitīvi pārsteigts, jo tomēr vienkārši tikai pateikt premium segmentā tas auto būs, ar to nepietiek, bet iekāpjot, vismaz tuvu premium viennozīmīgi es sajūtos. Viss ir parocīgi, gaita komfortabla. Salonā jūtama šī gadsimta digitālā elpa. Dažādi izmēri displeji te jūs ieskauj. Mazākais šeitais stūres, viduskonsolē 2 dažādos leņķos novietot displeji. Viens no tiem pilnībā veltīts klimata funkcijām. Otrs atbild par visu pārējo. Uzslavas cienīgi, starp citu, ir 360 grādu kamera, kas pilnīgi noteikti var konkurēt ar Eiropā ražotiem top modeļiem. Man ļoti patīk tie auto, kuriem ir kilometru/stundā redzami uz vējstikla, kur kaut kādā arī ātruma ierobežojumi izlaic, tad tu vismaz nekur nenovēršot skatienu, vismaz šos galvenos pamatrādītājs var ievērot. Kas man svarīgi navigācija, lai būtu ērtā acu augstumā, nu šeit tas pilnīgi noteikti ir. Iebraucot nezināmās pilsētās, ir jāvadās tikai pēc navigācijas, un ja ir kaut kur jānovērš skatiens zemāk, nu tas noteikti vairs nav droši. Par apdares kvalitāti, protams, varam diskutēt. Tas nav gluži Mercedes, lai gan arī tā cena, protams, ir draudzīgāka. Bet savā cenu kategorijā Way 05 īsti neatpaliek no saviem konkurentiem, tādiem kā, piemēram, Hyundai vai Kia. Te ir piestrādāts pie tā, lai viņš izskatītos tāds elegantāks, nostrādāts labi. Kad iesākām braukt, kad no sākuma bija tikai priekšpiedziņa, tad tas auto varbūt tās īsti neizpildīja tās funkcijas, ko no viņa sagaida, bet pārslēdzoties uz normālu režīmu, es teiktu, ka bija gan komfortabli un dinamiski. Principā ir arī komfija, jā. Ir gan komfortabls brauciens. Es neteiktu, ka es sajūtu to sajūtu, kad iespiež visu ķermeni beņķī, bet dinamika, pastoties uz spidometru, jā, ir komfortabls brauciens arī sporta režīmā.
Jādod jebkuram zīmolam ieskriešanās laiks, tu nevari vienkārši vienā dienā nodibināt zīmolu, pateikt, es tagad būšu tur. Riepās ir tāpat prēmijumi, arī daudz gribētu būt, bet ne visi tur var atļauties nonākt. Es domāju, ka aizspriedumam ir diezgan liels spēks, jo principā mūsu pieredze veidojās caur iepriekš dzīvē piedzīvoto, dzirdēto, redzēto vai lasīto. Ja? Un tad attiecīgi mēs jebko jaunu nevienmēr pieņemam viegli. Gavējiem galvenais izstrādājums ir padevies labs. Arī Eiro NCAP testos Way 05 ir sasniedzis maksimālo 5 zvaigžņu vērtējumu. Protams, ir daudz nezināmo par tā izturību un dzīvi otrreizējā tirgū. Tā kā būs vēl vajadzīgs laiks, lai šis jauniņais iejustos mūsu mājās un spētu konkurēt ar saviem Eiropas brāļiem. Bet, ja esat šāda izmēra plug-in hibrīda meklējumos, iesakām jums to izmēģināt. Kazi, būsiet patīkami pārsteigti. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.